Šodien turpināsim izzināt viltīgo slimību cukura diabēts, ar kuru saslimst arvien vairāk jauni cilvēki. Ar otrā tipa cukura diabētu Latvijā katru gadu saslimst 10 000 jauni slimnieki. Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra endokrinologs Ilze Laksdiņa atklāja, ka šai slimībai raksturīga slēpta norise vairāku gadu garumā un cilvēki nekādus simptomus nejūt. Kādiem cilvēkiem būtu noteikti jāpārbauda cukura līmenis asinīs? Pirmkārt, pacienti ar lieko ķermeņa svaru. Tas ir cilvēki, ja viņiem jau ir sasnieguši 45 gadu vecumu, ja ir atrasts analīzēs paaugstināts holesterīna līmenis, ja vecākiem ir bijis otrā tipa cukura diabēts, ja grūtniecības laikā sievietei ir atrasts paaugstināts cukura līmenis, jeb, kā mēs sakam, gestācijas diabēts. Ja arī pacients pats zina, kad ir dzimis ar zemu svaru, vecāki varbūt viņam to teikuši. Un arī ar paaugstinātu asinsspiedienu, hipertonijas slimniekiem, arteriālas hipertensijas pacientiem vajadzētu izmeklēties attiecībā uz cukuru diabētu. Tās ir tās pazīmes, kas varētu norādīt, ka pacients ir potenciāls, ka cilvēks ir potenciāls otrā tipa cukura diabēta slimnieks. Slimības simptomi ir sekojoši. Cilvēku var mākt patstāvīgs nogurums un vājums, slāpes vai sausums sajūta mutē, bieža urinēšana, svara samazināšanās, redzes pasliktināšanās, slikti dzīstošas brūces, ādas sastartojumi, dzimuma orgānu nieze, dedzinoša sajūta kāju pēdās vai to tirpšana. Tie pirmie simptomi parasti ir tad, kad jau slimība ir ilgusi vairākus gadus un pacientam varbūt attīstījušās jau komplikācijas. Un tieši komplikācijas ir tās nepatīkamākās, kas ir cukura diabēta gadījumā. Laba glikēmijas kontrole samazina komplikāciju risku. Tukšas dūšas glikēmijai jābūt mazākai par 6,1 milimolu uz litru, savukārt pēc ēšanas glikēmijai mazākai par 7,8 milimoliem uz litru. Glikozētam hemoglobīnam mazākam vai vienādam ar 6,5%. Ja ir diagnosticēts otrā tipa cukura diabēts, slimniekiem tiek ordinēta ārstēšana bez medikamentiem. Tā ir diēta, fiziskā aktivitāte, slimnieku izglītošana un paškontrole. Ja glikozes līmenis asinīs, piemērojot ārstēšanu bez medikamentiem, ir palielināts, tad papildus tiek ordinētas tabletes, kas samazina glikozes līmeni asinīs. Savukārt slimībai progresējot, tiek pilnīgi un neatgriezeniski sagrauta insulīna sekrēciju, un organisms nespēja efektīvi izmantot glikozi, tāpēc iepriekš minētā ārstēšana nav sekmīga. Slimniekam nepieciešama ārstēšana ar insulīnu preparātiem. Atsevišķos gadījumos, kad ir ļoti augsts glikozes līmenis asinīs, uzsāk īslaicīgu insulīna terapiju. Arī insulīna terapija dažreiz tiek uzsākta otrā tipa cukura diabēta pacientam. Jā, viņam ir ļoti augsta glikēmijas līmeņa, bet tas nenozīmē, ka viņam šī insulīna terapija arī paliks ilgstoši, jo tas nav fatāli, ka daudz pacienti, kas tikko saslimuši ar cukura diabētu, domā, ka šī insulīna terapija viņam būs pastāvīga. Protams, ir arī individuāli jāpieiet katram pacientam, un iespējams kādam arī nevarēs nomainīt insulīna injekcijas uz tablešu lietošanu, bet ļoti daudziem tomēr ir iespējams atsacīties no insulīna terapijas un ļoti veiksmīgi ārstēt tālāk cukura diabētu ar tabletēm, ievērojot diētu un citas rekomendācijas, fiziskās aktivitātes, sasniegt labus rezultātus un līdz ar to aizkavēt, jeb apstādināt diabēta komplikāciju rašanos un šās slimības progresēšanu. Lai diagnosticētu cukura diabētu, mēs visu varam izdarīt Liepājā, nav nepieciešams braukt uz Rīgu, iespējami visi testi, lai būtu skaidrs, pacientam ir cukura diabēts vai nav, un arī precizējoši testi, kādu terapiju labāk izvēlēties. Jo ātrāk jūs to atklāsiet, jo veiksmīgāk jūs ar šo problēmu varēsiet tikt galā, un tas būtu daudz labāk nekā jūs šā paaugstinātā cukura līmeņa dēļ griezīsieties pie ārsta pēc 5–10 gadiem, kad būs jau
komplikācijas attīstīšās, un, protams, tas sarežģīs jūsu dzīvi, un arī ārstēšana būs daudz grūtāka un netik veiksmīga.